Sveiciens visiem. Es dzirdēju, ka ir daudz liepainieku. Čau visiem liepainiekiem. Paceliet rokas, liepainieki. Kur ir liepainieki? Čau, čau. Jā, man prezentācija ir rakstīta angļu valodā, vienkārši, lai mūsu viesi var izlasīt, kamēr es stāstu, bet es runāšu latviski. Es esmu Kamila. Es tikko pirms 2 nedēļām pārcēlos atpakaļ uz Rīgu. Pēc 6 gadu prombūtnes, tā kā es esmu pavisam jauns iedzīvotājs atpakaļ Rīgā. Es mācos Rīgu no jauna. Un es studēju, laikam jāsaka ar to, kur es uzaugu. Es uzaugu Laumas mikrorajonā Liepājā. Un tad, kad es pārvācos 14 gadu vecumā prom no turienes, es apsolīju, ka es tur nekad vairs nebraukšu. Jo tas, kā cilvēki izturējās pret to, ka es nāku no mikrorajona, bija nepārāk patīkami. Un es esmu ļoti kulturāls cilvēks, bet nevienam nešķiet, kas varbūt kulturāli, ja es nāku no Laumas mikrorajona. Kur viss reps nāk, vai ne? Tā kā es nezinu, bet labi. Un tad, kad es pārvācos uz Somiju un sāku studēt pilsētvides plānošanu Helsinku universitātē, es sapratu, ka mans skatu punkts ir pilnīgi citādāks kā visiem maniem kolēģiem. Un es studēju tādā multidisciplinārā vidē, kur bija arhitekti, vēsturnieki, sociologi, ļoti daudz dažādu speciālistu no visas pasaules, bet es jutos kā outsiders. Un tad, kad nāca jau tuvāk tas brīdis, kad man ir jāraksta maģistra darbs, domāju, bet ko tieši man stāstīja? Un tad, kad es iegooglēju, ko var atrast par to, no kurienes es nāku, es domāju, nav jau brīnums, ka viss tā uz mani skatās. Tā kā nav forši, ne? Un tad 2019. gadā es aizbraucu atpakaļ uz Laumas mikrorajonu, kur es apsolījos, ka es nekad vairs nebraukšu, bet es aizbraucu. Es paņēmu savu vectētiņa Zenīta kameru un es gāju cauri savam atmiņu vietām, kā es gāju uz skolu. Manas garās līnijas, garās ietves, mans zeltenais trepju veikaliņš, kur es skrēju pēc cukuru vakarā, kad māmai vajadzēja. Man bija bail, jo bija šausmīgi tumšs. Jā, apgaismojums ir ļoti nepieciešams mikrorajonos. Un es sapratu, ka es daru tādu labu lietu, jo es domāju par to, ko es vēlos saglabāt no šiem mikrorajoniem, kamēr viņi vēl nav mainījušies. Jo tā kā mūsu igauņu kolēģi teica, tad, kad tās mājas paliek resnas, tad, kad mēs viņas apresnējam ar visu un nokrāsojam dažādās pasteļu krāsās, pazūd jau. Mums pazūd tas, kur es uzaugu, kur teikt, daudz no šiem iedzīvotājiem atceras kā tādu padomi estētiku. Un es atradu savu veidu, kā tam visam pieiet, vides estētika. Ir tāda pamatdisciplīna zem filozofijas disciplīnas. Un Juriko Saito ir fantastiski japāņu pētniece, kura, tad šī frāze, ka mēs patiesībā gribam saglabāt to, ko mēs atrodam estētiski pievilcīgu, man pāršauc ar to, ka, tāpēc jau mēs arī negribam neko darīt tajos mikrorajonos, jo mums jau nepatīk tas, ko mēs redzam šobrīd. Un tad es sapratu, ka estētika iedalās pozitīvā un negatīvā, bet ir tā pelēkā zona. Un tā pelēkā zona ir arī tas, ko mēs runājam par mikrorajoniem. Tās ir vietas, kur ne visi aiziet, ne visi turisti īsti cauri neies. Tas ir kaut kas, ko mēs vienkārši varam kabatā ielikt un nevienam nerādīt. Un paši braukt ar savu mašīnu uz turieni, izkāpt ārā, iet savā dzīvoklī un tā kā pilnībā ignorēt. Mums tas vienkārši nepastāv un tā kā nav. Un es domāju, jā. Bet tas vidus, tā pelēkā zona ir tas, kas mani ļoti aizķēra, un es sapratu, ka tā garlaicība, kas ir garlaicības estētika, ir tā, kas patiesībā mums dod telpu, lai reflektētu par to, kas tas vispār ir, un ko tas nozīmē, un cik daudz mēs gribam mainīt, un ko mēs negribam mainīt. Un tā bija man vadlīnija, lai es turpinātu savu pētījumu, jo viens ir mans skatījums, ko es šobrīd stāstu, bet es gribēju dzirdēt, kā tie cilvēki, kur patiesībā dzīvo tajā pašā Laumas mikrorajonā, no iekšpuses to visu redz, kāda ir viņa ikdiena, ko viņi redz katru dienu, kad viņi iziet no mājām.
Un 2020. gadā, patiesībā tieši, kad sākās pandēmija, es veicu etnogrāfisku pētījumu ar vizuālo pētniecības metodi. Un sadarbībā ar vairākiem mikrorajonu iedzīvotājiem izdalīju viņiem vienreizējās lietošanas filmiņu kameras un teicu, ka viņiem ir jānobildē tas, kas viņiem šķiet svarīgi viņu rajonā, jo viņi ir tie, kas zina, kas tur notiek. Es jau vairs tur nedzīvojot nezinu. Un patiesībā bija ārkārtīgi aizkustinoši stāsti aiz visām fotogrāfijām, par kuriem es neiešu dziļāk šobrīd, bet darbs bija fantastisks, un kas no tā iznāca ārā, kas mani fascinēja, bija, ka tā ir vieta, lai spēlētos ar idejām. Jo nekas vēl šobrīd nav uzcelts vietā, bet mēs zinām, ka mēs negribam tā, lai ir tā, kā ir bijis līdz šim. Un tad par tiem iekšpagalmiem runājot, es uzrunāju vienu savu labu draudzeni, kur arī uzauga mikrorajonā. Viņa ir horeogrāfe, un es teicu, es gribu iziet cauri mikrorajonam no tādas multisensorās puses un saprast, kā cilvēks var justies tajā cementu kaut kādā bloka vidē. Un viņa teica, labi, Kamila, un es paņēmu viņu šogad uz vasarā uz Pļavniekiem. Mēs aizgājām izstaigāties pie iekšpagalmiem un sapratām, ka iekšpagalms ir fantastiska skatuve, kur cilvēkiem var pienest klāt veidus, kā var skatīties uz to mikrorajonu, kur viņi dzīvo. Un tā bija tikai es un viņa, un tas nebija nekāds projekts, bet mēs spēlējāmies ar to, ko mēs redzējām. Tas viss vienkārši notika tajā esošajā brīdī, un ticiet vai nē, bet patiesībā cilvēki nāca klāt un prasīja, kas notiek, ko jūs darat. Bija dažādi komentāri, ir bildes, kur viņi guļ vienā vietā, un tur nāca kaut kādi vecāki kungaram, teica, nē, nu tagad tādu, ko tad viņi tā guļ? Tie man kaut ko aizmirsus. Nu, tur ļoti dažādi scenāriji bija, ko mēs no tā visa dzirdējām. Un tad, kad es veidoju instalāciju Visagīnās Lietuvā, pilsēta, kas ir tikai mikrorajons, tur nav vecpilsēta, tur nav vispār nekas cits, mēs strādājam kopā ar vietējiem iedzīvotājiem. Un, ziniet, ja iedod telpu un ja iedod kaut ko taustāmu un ja iedod ideju un vietu, galvenokārt vietu tam visam, var iznākt ļoti forši projekti. Un man šķiet, ka tas mums kā pētniekiem, kā arhitektiem, dizaineriem, vēsturniekiem, aktīvistiem, pašvaldības cilvēkiem visiem būtu jāņem vērā, ka tās pārmaiņas nenotiks, ja mēs nedomāsim par ilgspējīgu veidu, kā izmainīt mūsu domas, jo man šķiet, ka tas, ar ko būtu jāsāk. Jo mēs varam izmainīt to esošo vidi, un tas, protams, radīs pārmaiņas, ļoti vizuālas pārmaiņas, bet kā mēs paņemam līdzi tos iedzīvotājus, kuri jau tur dzīvo un kur varbūt tur vēlas dzīvot, lai arī viņi mainītos līdz tam laikam. Tas īsumā viss. Ja jūs vēlaties, šeit ir man informācija un arī viss pētījums ir pieejams online, tā kā droši viss ir gan angļu valodā, bet ja ir kādi jautājumi latviski, droši ziņojiet man. Paldies!